Pabalstu ārkārtas situācijā 14. gada 14. līdz 18. oktobra plūdos cietušajām ģimenēm. Ir sagatavots lēmums par pabalstu ārkārtas situācijā piešķiršanu 26 ģimenēm. Katrai 356 eiro apmērā, kas ir maksimālais apmērs šim pabalstam. Tātad tika izvērtētā 26 ģimeņu situācijas atbilstība šī pabalstu saņemšanas nosacījumiem, kas galvenokārt ir izvērtēts, vai cietusi dzīvojamā māja, lai varētu runāt par pamatu vajadzību aizskārumu. Un izvērtēts, vai tā ir faktiskā un vienīgā iespējamā dzīves vieta. Tātad, lai šo izvērtējumu veiktu, tika veikts papildus apsekošanas un ģimeņu atzināšana. Un, protams, arī tika skatīts, vai ir šis pamatojums, kas ir iekļauts cilvēks aizsardzības komisijas ziņojumā, ka šajā gadījumā ir policijas ziņojums, kur arī ir snieguši ziņas par to, ka šīs konkrēti šie īpašumi cietuši darījums. Par pārējiem iesniegumiem situācija ir tāda, kad pat labam tie dokumenti, kas ir mūsu rīcībā, no tiem ir redzams, ka ir nepieciešams papildus noskaidrot un ievākt informāciju, tātad vēl veikt apsekošanas. Ir pamats pirmajā brīdī domāt, kad ir nepieciešams atteikums, bet vēl viens iemesls ir, lai sagatavot atteikumu, ir jābrīdīt cilvēks un jādod viņam iespēju piedalīties komiteju sēdē. Tādēļ šie lēmumi projekti iesniegumi nav sagatavoti uz šodienu. Un ļoti iespējams, ka ne visi būs atteikumi. Mēs mēģināsim noskaidrot pēc iespējas sīkāk šīs situācijas, lai izpētītu gadījumu un lēmumu tiktu pieņemt pēc iespējas taisnīgāk. Pagājušā sēdē izskanēja informatīvā veidā pārmetums, kad ļoti lēnāk tas viss notiek. Un tāpēc es apmēram apkopot to informāciju, kad pagājušos plūdos, kamēr pieņēma lēmumu pagāja vairāk nekā mēnesi, tagad mēs esam iekļaujušies ar nepilnā mēnesi. Man ir jautājums, vai sociālā budžetā ir šāda nauda? Sociālā budžetā ārkārtas gadījumiem bija plānota 5000. Bet es pieļauju, ka, teiksim, mēs skatīsimies uz korekcijām un varbūt, ka mēs ietilpsimies budžetā, ja vienkārši nepieciešams. Tad juristiem jautājums, vai no ziedotāju fonda arī drīkst šiem te pieslēgt klāt, vai ne? Mums bija ziedojuma konts, kur paredzēts plūdos cietušajiem. Jautājums, vai tos iet kopā juridiski? Šis pabalsts. Ir mērķis. Šis jau ir pats sociālais pabalsts. Vai finansisti laikam nav, bet zināt, kā iet ar to ziedojumu fondu? Nav tā paprasīt. Šeit ir 26 cilvēki apkopot. Cik ir palikuši? Vēl mums ir. Sociālajā dienestā ir 25 iesniegumi. Vēl 25 iesniegumi. Bet iesniegums var vēl iesniegt 3 mēnešus pēc plūdiem, pēc mūsu saistošiem. Tā kā iespējams, ka tie iesniegumi būs vēl. Jā, es arī gribētu papildināt, jo arī šodien ir ienācis jau iesniegums, kas visu laiku papildinās katru dienu, nāk kaut kas klāt, tā kā tie jautājumi tiek skatīti. Papildinot mārstundas informatīvās daļas, ka ļoti daudz bija neskaidri jautājumi, īpaši tur, kur vispār nebija neviena deklarēta persona un ieguldīts ļoti liels darbs, arī komisija bija izveidot, tā kā darbs ir darīts un rezultāts arī būs sagaidāms jebkurā, kurā tas pienāks. Man ir jautājums, es zinu, ka daži no deputātiem arī ir ziedojuši savus līdzekļus personīgo šajā ziedojumu kontā. Kā tālāk šie līdzekļi tiks dalīti? Pēc kādiem principiem?
sociālais neregulēs. Kas regulēs? Juristi? Lūdzu, cietušajiem tas ir tāds, nu nav tieši konkrētajā cilvēki, tad mums ir jāsaprot, varbūt jāizstrādā ātri, tad ir kāds nolikums, kā tad darīsies tālāk. Ne visi, es pieļauju, ka ziedu arī var konkrēti lūdzu cietušajiem, tas nav tā kā vienā doši. Tevis jāizstrādā nulles speciāls mehānisms, kā to darīt. To jau jāprasa, šis ietvaros uzskaitīt. Vai vēl jautājumi? Nav, balsojam par lēmumu projektu.